Labrīt, vīri! Šodien mēģināsim iziet mocim tehnisko apskati Rīgā CZD. Paskatīsimies, cik viegli ir to izdarīt. Man ceturtdien, tas ir 4. septembrī, beidzās apskate. Šodien ir sestdienas rīts, gribu ātri aizbraukt uz 8, kamēr no rindas. Mēģināt iziet tehnisko apskati, lai nav jāpačakarē dienu. Man ir Honda Afrika, ja, un man nācās samaksāt 81 eiro tur visādos nodokļos un CSDD to apskates iziešanu. Un nepilni 5 eiro par vienu dienu piedalīties satiksmē, jo, nu jā, man jau uz šo brīdi ir beigusies tehniskā. Tā kā paskatīsimies, ko viņi tur skatās. Nu, man principā mocim ir 2 gadi, it kā visam būtu jābūt kārtībā. Vienīgā man tāda maza bailīte ir par priekšējo labo pagrieziena rādītāju. Man tur bija neliels tāds uz sāniem nogāziens, un viņš ir bišķi iesprēgājis. Es nezinu, kā viņi uz to skatās. It kā viss strādā un nekādas problēmas nav. Bet jūs jau ziniet, ka viņiem vajag meklēt un izteikt aizrādījumus. Ideālā gadījumā, lai tu atnāktu otrais un samaksātu vēlreiz. Varbūt es kļūdos, protams. Pastīsimies, kā ies. Visus maksājumus es esmu veicis, tā kā teikt, attālināti internetā. Tas ir ļoti ērti, lai tev nav tur jāstāv rindā pie lodziņa, jāņem numuriņš un jāgaida. Jo cik es esmu bijis, tur baigās rindas vienmēr. Un tagad es saprotu, ka man ir jāpiebrauc vienkārši pie barjeras, jātaisa CSDD aplikācija. Jāatzīmē, ka es stājos rindā, esmu samaksājis, un viņi man norāda to barjeru vai to boksu, pie kura man ir tā kā jābrauc. Viss tā kā būtu sataisīts, mocīts, nomazgāts. Es domāju, tad visam vajadzētu būt arī šodien kārtībā. Tā, nu esam klāt. Tikai man liekas, ka es esmu mazliet par agru. Nē, var iebraukt. Значит, es braucu uzreiz pie barjeras. Es esmu pirmais. Izskatās, ka mani laiž iekšā. Ok. Apskat, jā. Jā, lai strādā. Ok. Gaismas, lai ne. Tālās pagrieziens, iesējas, labais. Neiso. Sorry. Ar roku. Priekš, tā ārkrēc. Tāldies, jā. Laiciet ārā, kāpēc, Kaut kur iebāzu.
Tā. Redz, kā visu var lukturīt, pārbauda. Baigi nopietni. Skatos kluči jau šos. Es mainīšu, jā, man tur oriģināli, man teica, ka līdz 30 varot braukt. Kaut kur ātrāk divskapti, ne? Jā. Šitam motoram baigais engine brakes. Vien? Ņem ķiverīti, brauks. Es jums iesaku ar S2. Tas drives, viņš jau ar 8 robu uzreiz grib ieslēgt. Jā. Aizbrauca mans mocīts. Labi. Sirds ar asinīm aplējās, kad svešs cilvēks brauc ar motociklu. Bet šitais izskatās sakarīgs čalis. Eku brauc, izskatās, ka viss kārtībā. Pirmā apskata pēc pirkuma. Un arī veiksmīgi. Super. Klausies, kā tagad ir kaut kas jāgaida vai? Jā, tūlīt tas protokols. Šito vairs nedoja, ja? Ok. Nu, vot. Mocīts izgāja apskata, tā kā principā viss ir easy. Uzlīmu vairāk nedod. Tā CSDD iekonomē kādu 1 miljonu gadā. Un tagad jāsagaida protokols un var braukt mājās. Viņš man ir rokā, viss ir kārtībā, uz 2 gadi. Nu, tiksimies 27. gadā septembrī. Nu, viņš čaļi. 5 minūtes, nu labi, 10 minūtes un apskata ir izieta. Ja laicīgi jūs mājās samaksājat visus maksājumus, tad ar mocīti par iebraukt pat nav jāreģistrējās CSDD tajā aplikācijā. Močiem tur ir barjera izgriezums. Un, cik es saprotu, visi motocikli brauc uz 7. vārtiem. Nu, paldies, varbūt kādam noderēs. Čau!